nepazīstat šo pilsētu? Tā ir Jelgava. 43 km no Rīgas esošā pilsēta pie Lielupas un tās attekas Driksas krastiem veidojusies sākot no 13. gadsimta vidus, kad Livonijas ordenis šeit uzcēla Komtura pili. Otrā pasaules kara laikā Jelgava tika stipri nopostīta, gāja bojā gandrīz visa vēsturiskā apbūve. Iespējams, daudziem amatieru futbolistiem apmulsumu rada, kāpēc jelgavnieku grupa Prāta Vētra savu organizēto turnīru sauc par Mītava Open. Atbilde ir pavisam vienkārša. Senākais Jelgavas nosaukums ir Mītava. Tas ir latviskas izcelsmes vārds, kas apzīmē mīšanas, jeb maiņas vietu. No 17. gadsimta latviešu valodā pilsētas nosaukums ir Jelgava. Pēc senākiem valodnieku uzskatiem Jelgavas nosaukums cēlies no lībiešu valodas vārda Jelgava, kas apzīmē pilsētu. Pēc biežāk paustā viedokļa Jelgava apzīmēja nocietinātu grūti pieejamu vietu, pretstatā jēdzienam pilsēta, kas apzīmējis lielu, atklātu apdzīvotu vietu. Līdz ar to skaidrs, no kurienes jelgavniekiem tas kaujas spars. Šobrīd pilsētā savas mājas rod ap 63 000 cilvēku. Esiet sveicināti futbola virslīgas apskats skatītāji. Šoreiz esam ciemos pie futbola kluba Jelgava. Šis ir Zemgales olimpiskais centrs, kurā arī futbola klubs Jelgava aizved savas mājas spēles. Šī stadiona atklāšanā futbola klubs Jelgava tikās ar futbola klubu Blackpool no Anglijas. Un šis stadions arī atbilst UEFA 2. kategorijai. Tātad šeit drīkst aizvadīt arī Eirokausas spēles. Protams, šis stadions nav pirmais stadions, kur Jelgavā spēlēja futbolu, bet par pirmo vietu, kur Jelgavā spēlēja futbolu, stāsta futbola kluba Jelgava priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs. Mēs atrodamies ļoti vēsturiskā vietā. Tieši šeit pirms 113 gadiem notika pirmā futbola spēle Jelgavā. Vismaz pirmā futbola spēle, kas minēta presē. Tā kā var gadīties, ka Jelgavā futbols spēlēts arī iepriekš, bet saskaņā ar vēstures liecībām pirmā futbola spēle notika 1910. gadā. Un gribēju pie reizes parādīt tikko no tipogrāfijas. Saņēmām produktu, ko mēs vēl neesam prezentējuši un vēl neviens nezina, ka tāds ir Jelgavas futbola vēsture, kur ir apkopot notikumi no 1910. līdz 2012. gadam. Ilgu laiku Jelgavas komandu galvenais stadions bija Daugavas stadions. Šobrīd gan šī sporta celtne ir visai bēdīgā stāvoklī. Kā redzam, futbols Jelgavā spēlēts dažādos stadionos, bet šī brīža futbola kluba Jelgava mājvietā Zemgales olimpiskajā centrā mēs ar komandas vadītāju Aināru Tamisāru apspriedām futbola kluba Jelgava aktualitātes, un ne tikai. Esiet sveicināti Latvijas futbola virslīgas apskats skatītāji. Šoreiz viesojamies pie futbola kluba Jelgava, pie tās priekšsēdētāja Aināra Tamisāra. Pirmais, ko vēlējos jaunāt Aināram par situāciju, kāda jums ir šobrīd, kad ir izveidota futbola virslīgas biedrība. Jūs esat gan Jelgavas vadītājs, gan arī valdē virslīgā. Vai jums neskatās kaut kādi dīvaini, ka varbūt jūs lemjat kaut kā par labu Jelgavai vai kaut kas tāds? Tā biedrība Latvijas futbola virslīga, par laimi tas ieskriešanās periods ir beidzies un ir viss nodots administrācijai, izpildirektoram Normundam Malnečam, un mēs tā ik pa vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī sanākam, apskatāmies, ko viņš ir izdarījis un pasakam labi, slikti, vai tā turpināt, vai kaut ko pamainīt, tā kā mums vairs tādā ikdienas ļoti daudz vairs nav jāiejaucās tajās darbībās. Bet tā no malas tā neesmu tā ievērojis, ka kāds tā ļauni skatītos vai aizdomīgi, vai tad tāds bija zāda man, vai es tā vienkārši neesmu pamanījis. Par Dainis Kazakevičs atstāja klubu. Ko jūs varētu teikt par šo faktoru? Kāpēc tas notika un vai tas bija pareizs lēmums jūsuprāt? Jebkuram cilvēkam jau ir tiesības, ja viņam tiek izteikts ļoti vilinošs piedāvājums to pieņemt, un domāju, ka visam Latvijas futbolam tas tikai ir ar 3 vai pat 5 pluszīmītēm, ka Dainis tagad ir Latvijas futbola federācijas sporta direktors, un domāju, ja jau visam Latvijas futbolam tas ir labi, tad arī līdz ar to arī Jelgavai tas ir labi. Tikai skaidrs, ka mums tagad pametis ir ilgadējais galvenais treneris, arī kluba, var teikt, radītājs un izaudzētājs, un tagad ir sācies jauns etaps, kurš varētu nosaukties bez Daiņa. Un sēžam, domājam, ko, kā, kāpēc.
tas, kas viņam likās dabīgi un ļoti vienkārši, tad mums drusciņi grūtāk sanāk tas. Bet gan jau pieradīsim. Runājot par bezdaini periodu sākumu, par nākamās sezonas mērķiem, kādi tie ir Jelgavas klubam? Tādus sportiskos mērķus vēl pagaidām nevaram nekādi noteikt, jo tur jau jāskatās, kā pārējiem klubiem tur komplektācija beigsies un kāda viņi iztīsies uz sezonas sākumu. Viens ir skaidrs, ka laikam, ka zeltu cīnīties šogad, diemžēl, ka mēs tādu necīnīsimies, bet blakus mērķis tas mums ir. Katra futbola spēle kā festivāls, katra futbola mājas spēle tā kā svētki pilsētas iedzīvotājiem, līdzjutējiem, pašiem futbolistiem. Tā, reāli gribās piepildīt tribīnas. Runājot par sastāvu, kāpēc šogad Jelgavai tas ir mainījies tik krasi? Cits gads varbūt nebūja tik liels izmaiņas, šogad ir visai liels. Lai gan, ja tā uz beigām paskatīsies, nemaz tik ļoti daudz procentuāli nav tā. Vienu brīdi bija runa par pat 50-60%. Jā, kaut kā tā, ka viss izskrēja, laimīgo zemi meklēja, bet ļoti daudz tāpat kā sprīdītī atgriezās atpakaļ, ka apskatījās kā citur un konstatēja, ka varbūt tās, ka nemaz nav jēga kaut ko citu mainīt dzīvē, ka tepat ir labi. Šī situācija ar Jānu Dreimanu, komandas galvenais treneris, tikko apstiprināts Latvijā visai pieredzējis treneris, labs treneris, bet šobrīd situācija ir veselība. Ko jūs varētu par Dreimanu pastāstīt? Jānis Dreimans izrakstīts ir no slimnīcas, tagad ārstējas mājas apstākļos, un mēs ļoti ceram, ka pēc iespējas ātrāk viņš atgriezīsies savā postenī, un mums vēl tas pagaida etaps arī beigsies, ka ir galvenā trenera vietas izpildītājs un galvenā trenera asistenta vietas izpildītājs. Ka viss nostāsies arī tajās pozīcijās savās vietās. Un par papildināšanos, protams, redzam arī Ziemaskausā, redzējām, ka Jelgavai vēl pietrūkst spēlētāji. Kādās pozīcijās vēl skatieties spēlētājs un kāda ir situācija ar leģionāru piesaisti? Tā doma, ka šogad nebūs 25 vai 27 futbolisti, kā citus gadus, ka mums ir cerība, ka varēsim ar 20 cilvēku komandu visu čempionātu aizvadīt, jo tagad ir izmaiņas reglamentos, ka uz jebkuru virslīgas spēli bez papildus kādiem pieteikumiem var pieteikt 3 pirmās līgas spēlētājus no dublieru komandas, tā kā gandrīz jau pabeigt komandas komplektāciju, vēl ir kāda pēdējā sastīts, vēl jāvienojās ar cilvēkiem, tā kā pa vārdsargiem viss ir skaidrs, pa aizsargiem arī viss skaidrs, tad ir pussargi uzbrucēji, tas, kas vēl drusciņi neskaidrs. Par Oļegu Malšēnu varam teikt, ka viņš nebūs Jelgavā nākamā sezonu. Vai tomēr vēl ir varianti? Nē, oficiāli viņš ir Jelgavas futbolists, bet skaidrs, ka viņš meklē kādu citu klubu, grib kaut kur ir piedāvā viņam algu un apstākļus, un droši vien, ka grib kaut ko pamainīt tā. Varbūt ir kaut kas precīzāks zināms par Lietuvas variantu, kur viņš bija aizbraucis. No ekrana viņu nepaņēma, un tagad viņš ir šauļu komandā mēģina tikt. Bet ļoti nav tāda ļoti precīza informācija, kā viņam tur veicās. Noslēgumā vēl par skatītāju piesaisti. Pagājušā sezona bijāt līderi skatītāju piesaistē, vai līdzīgas aktivitātes arī plānojat turpmāk? Iepriekš jau minējāt par festivāla radīšanu, varbūt var pastāstīt, kas tieši tiks darīts skatītāju piesaistē? Vēl līdz galam nav izdomāts, bet pilnīgi skaidrs, ka ļoti nopietni pie tā strādāsim, domāsim. Jelgavā ļoti daudz ir kolektīvi, ir kori, ir deju ansambļi, ir orķestri, tā kā ļoti daudz, kur izvērsties. Virzieni ir daudz un domājam, runājam, skatāmies, un tā kā būs interesanti gan skatītājiem, kas būs tribīnēs, gan tiem, kas būs pie televīzora ekrāniem, centīsimies viņu dēļ. Jā, labi, paldies par sarunu, Ainār. Par vienu interesantu skatītāju piesaistes veidu stāst arī uz ielas sastaptais Endijs Roškalns. Rokskolē ar Jelgavas futbola klubu ir sadarbība. Mēs esam sadarbības partneri, un BMK Rokskolas jaunieši
pirms futbola spēlēm spēlē, tā kā, lai aicinātu līdzjutējus un skatītājus nākt uz spēlēm ātrāk un lai varētu tā kā varbūt vairāk radīt to kopības sajūtu un lai ir tāda kaislīgāka spēle. Looking down in a barrel of red metal 45, just another way to survive. Es domāju, futbols, arī mūzika un vispār kultūra ir veids, kā cilvēkus pulcināt kopā, kā radīt vienotu veselumu. Un cilvēki ir kā komanda, un es domāju, futbols ir veids, kas tā kā cilvēku teiksim, kaut kādas kopas savieno un ved uz kaut kādu vienotu mērķi. Un es domāju, mūzikai arī ir līdzīgs mērķis, tā kā futbols Jelgavai droši vien ir, tas šobrīd ir varbūt kaut kādā sākuma vai vidusposmā, bet ir kur augt, un es domāju, jo vairāk cilvēki skatīsies futbolu, jo vienotāka būs mūsu pilsēta arī. Viens no futbola kluba Jelgava lepnumiem ir Latvijas izlases pussargs Artis Lazdiņš, kurš gan šobrīd spēlē Polijas ekstraklases klubā Koronas Piest, bet Ainārs Tamisārs stāsta par Arta atstātajiem futbola apaviem. Nu jā, un šie ir leģendārie Arta Lazdiņa futbola apavi, ko viņš atstāja šeit pats, dodamies prom uz Polijas ekstraklases spēlēt. Un ja kādu gadu nevarēsim savākt budžetu, tad ir doma, ka taisīsim izsoli. Liksim vēsturiskajā vietā virs viņas kapiešu. Bet kamēr izsola vēl tikai tālos plānos, Jelgavas pilsētas vadības stāsta par pilsētas attieksmi pret futbolu Jelgavā. Patīkami tas, ka futbols Jelgavā ir, varētu teikt, tādu otru vai trešu atzīmšanu jau ir uzsācis, jo futbols spēlē Jelgavā no seniem laikiem. Arī mans vecais tēvs ir spēlējis Jelgavā un stājis vārtos, un es domāju to, ko ir izdarījis futbola klubs Jelgava, tas ir ļoti nozīmīgs darbs, galvenokārt tāpēc, kad atgriežās mums skatītājs tribīnēs, jo es uzskatu tā, ka tas lokāla patriotisms, kas ir katrā no mums, jāaudzina no mazotnes, un futbola klubs ir viens no tiem piemērs, kādā veidā to var darīt. Tātad jau no mazotnes audzinot bērnus, nāktu skatīties, kā spēlē viņu kolēģi, lielākie puiši, pēc tam jau lielā komanda, un līdz ar to es domāju, ka arī Latvijas sportistiem arī netrūks līdzjūtēji tribīnēs. Un es domāju, to, ko dara ne tikai futbola klubs, bet arī tātad mums sporta skolā ir futbols gan tagadējais jau izviedotā šī, teiksim, sistēma jaunajā futbola klubā, kad arī jaunieši ir klāt, kas kopumā pilsētā ir apmēram 500 futbola spēlētāji jauniešiem tieši, es domāju, un vēl plus mūsu Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kur arī futbols tiek spēlēts. Es domāju, ka sporta dzīvē noteikti visnotaļ nozīmīgu vietu ir iegūst futbols. Ziniet kā, katrs jau vērtē pēc tā, gribētos jau vairāk, gribētos, protams, medaļas, gribētos vismaz bronzu, gribētos redzēt šeit spēlējam Eiropas klubus. Vienreiz tas mums izdevās, vēl mēs nepaspējām, tikai nebijām paspējuši uzcelt Zemgales olimpisko centru, bet es domāju to, ka pats būtiskākais ir tas, ka mums ir jāiesaist mūsu pašu pilsētas jaunieši, ko ir izaudzinājuši gan futbola klubā, gan sporta skolā, un tad arī tiekties, lai viņi tiecās uz tiem augstākiem sporta rezultātiem. Es domāju, ka tas nav tā visnotaļ prātīgs darbs, sapirkt labus ārzemniekus, cīnīties par medaļām, kad komandā spēlē viens vai divi pašmāju spēlētāji. Ar to neattīstīsies ne pilsētas futbols, ne Latvijas futbols. Es tāpēc domāju to, ka mums tie visi labākie rezultāti vēl ir priekšā. Es domāju, ka uzdevumi ir nostiprināties virslīgā un sagatavot pēc iespējas labākus spēlētājus virslīgai. Tātad caur, protams, arī liels uzdevums ir arī pirmai divīzijai, pirmai līgai.
lai šeit vairāk spēlētu un jau ar labākiem rezultātiem spēlēt mūsu jaunie pašmāju spēlētāji. Un virslīgā cīnīties pēc iespējas augstāku vietu ar saviem spēkiem, kādi tie ir mums, piepūtīsim muskuļus un spēlēsim. Viens no galvenajiem mērķu realizētājiem nākamajā sezonā būs arī komandas galvenais treneris Jānis Dreimanis. Bet kamēr šis pieredzējušais treneris atlaps pēc pārciestā insulta, komandas vadības groži ir Sergeja Golubeva rokās. Strādājam plānojušā režīmā, tā sākam bišķiņi lēnāk, sakomplektējas, gandrīz mēs sakomplektējam komandā, varbūt vēl kaut kāds papildinājums būs 1, 2, nevairāk spēlētāji, Tāpēc mēs ar tādu sastāvu gatavojamies sezonai, principā. Mierīgi gatavojamies Jelgavā, šeit tepat Olimpiskā centrā, izdarīsim 5 spēles, pārbaudas spēles mēs, pirmā uzvara bija, lēnām ejam, es ceru uz augšu, tāpēc, ka pirmā spēle bija tā ļoti grūti, priekš mums nebija sagatavojuši fiziskas, un ar komplektāciju, ar sastāvu bija problēmas, bet tas parādīt, principā tas parādīt priekš Liepoju, ja mēs zaudējam 3-0, tas nekas, bet tas ir, es redzu, kas bija tā spēle. Mums ir kaut kāda spēle kombinācijas ar taktikas bišķiņas uzlabots, un fiziskās kondīcijas arī, un priekš Spartaku arī mēs spēlējam tas ļoti labi, mēs spēlējam 2-2, bet mums daudz bija momenti priekš Spartaku, un šodien jūs arī redzat, bija pirmais puslaik bija ļoti slikts, es nebiju apmierināts ar tiem, bija sarunāts Gertuvē, ka ar tādu spēles mēs nevar spēlēt, virslīgā, tādu pašu atdevumu, mēs spēlējām vienalga ar kam, ar Ilgstē, ar Liepoju vai ar vēl kaut kādus, pašatdevis jābūs maksimums, un tev pieļauj tev pretinieks dot, tev spēlē, tad izmantot, bet nespēlē kā pretinieks, principā komplektācijas mums gandrīz beigsies, mēs strādājam tālāk tikai uz fiziskas, taktiskas kondīcijas, un tā saspēlēs kopā, principā daudz neko nemainās, es ar Dainu strādāju 3 gadi, un pirms tiem spēlēju uz Daina komanda, bet daudz neko nemainās, viss ir gatavs, pēc viņam ir ļoti viegli strādāt, es domāju, ka jebkurš treneris bija, viss ir skaidrs, vecie spēlētāji visi zina, kas spēlē 2-3 sezonas, visi zina tā mūsu notikumi, bet jaunie mācos priekš mans, priekš tiem pieredzējušiem cilvēkiem, nepieredzējušiem cilvēkiem, bet Jelgavas spēlētāji, kas spēlē 2-3 gadi tur, principā viss sakārtots, tikai strādāt, mums ir labs sporta kompleks ir, mums ir šeit tepat trenējamies, principā viss sakārtot, man nekāda problēmas, principā tās lielas nav problēmas, Tas neviens nezina, es domāju, ka šo sezonu gaidi, es domāju, ka, piemēram, tā Ilgstē, es domāju, tas sastāvs, uz kaut kādu 50% būs cits, es tā domāju, un būs bišķiņ stiprāk, un arī, es nezinu, kā viņš trenējas, bet, izskatās tā, Protams, izmaiņa. Mēs nezinām par to Daugavu Rīgā, par Jūrmalu pagaidām neko nezinām, kur tur spēlē, kādas spēlētē, bet mums ir galvenais bija uzdevums sakārtot visu ar komplektāciju, ar spēlētājiem, uz 90-95%. Un gatavojuši savas sezonas, mums sezonu, tāpēc, ka tas ir svarīgi. Mēs negaidījām kaut kāda spēlētāja, kas nedara vienai vai otrai komandai, tur Daugavai vai Jūrmalai vai tāpat Skonta vai visiem komandam un nāk pie mums. Mēs meklējam paši spēlētāju, kā mums piekrīt ar mums, kā mēs ar viņu piekrīt darbot. Tas ir galvenais. Kā būs sezonā, tas ļoti... Tas ir labi, ka mēs nevaram zināt, kā būs čempions un kā būs pēdējais. Neviens nezina, kā būs 5. vai 6. vieta. Izskatās, ka tas ir ļoti līdzīgi komandas būs. Tā neskatās uz to, ka mēs zaudējām pirmie 3 spēles, tur 6 un 4-0. Nekas, paskatīsim pēc mēneša. Jāspēlē pēc 2 mēnešus, nevis tā. Futbola kluba Jelgava kapteinis Valērijs Reģko pirms vairāk kā 10 gadiem paspējis uzspēlēt Jelgavas komandā, kuras nosaukums bija RAF, bet šogad atkal vedīs futbola klubu Jelgavu pretī jaunajai sezonai.
sākums bija mierīgs tāds, jā, mazliet vēlāk sākam šito sezonu, bet ieskrējāmies pamās. Pēdējās 2 draudzības spēles, kā jūs redzējāt, jā, gan nešķirs, gan tagad 5-2. Un cilvēki jau futbolisti ir komanda it kā nokomplektēta jau, jā. Tagad paliek tikai labākus izvēlēties, jā, un sākt sezonu, jā. Ar pilnu pašādēju, jā. Cerēsim, ka šo sezonu būs labāk nekā pagājušajā gadā, jā. Pa mērķiem grūti vēl spriest. Protams, gribas nospēlēt daudz labāk nekā pagājušajā sezonā, jā, it īpaši mājas spēles. Uz šitas ļoti sāpīgs jautājums tāds, lai savu līdzjūtību klātbūtnē ir labāks rezultāts. Sarkanas kartiņas nedabūju gan, bet savos vārtos, jā, bija laikam 2 gadus atpakaļ, jā, Ozolniekos, kad mēs vēl spēlējām. Tur arī, kad tāda diena bija grūta, tur nokavēju uz spēli. Bija mans darbs, arī strādāju tur paralēli, jā. Atbraucu uz spēli, viss bija pilnīgi noguris, treneris pateica, ieliek sastāvā uzreiz. Un sanāk tagad visu pēc 10 minūtēm pirmais turis, man trap bumba pa manim un viss savos vārtos. Pēc tam domāju, vajadzēja treneriem teikt, ka nevarēju spēlēt. Tāds bija gadījums. Vairāk it kā nē. Vispār klausos, teiksim, Depeche Mode patīk, jā. Words are very unnecessary. They can only do harm. Tāda deju mūzika, jā, tāda, kluba mūzika, deju kluba mūzika, vairāk. Pārēdienu tā, ka gandrīz visiem futbolistiem pirms spēlēm parasti makaroni, jā. Labākais ap makaroni vispār. Īpaši tāda nekā nav. Tur labāk neeksperimentēt, tad pēc tam grūtības laukumā būs. Būs jāskrien kaut kur pēc tam. Ziemas kausā sākušās izslēgšanas spēles. Pusfinālos tikās futbola klubs Ventspils ar futbola klubu Daugava Rīga un futbola centrs Daugavpils ar Skonto FC. Paskatīsimies, kā viņiem veicās. Salvijas laiks būs ļoti agri, 12:20. Šo maču būs iespējams vērot arī Latvijas televīzijas 7. kanāla tiešā translācijā. Saviens centrē uz tālo stabu, Vārenko pārliecinoši. Aizsardzība Ventspilī bija viena no lielākajām problēmām. Arī ziemas kausā cerēju uz šeit tāls sidiens, cerēju Vārenko pārsteigt. Atbild Tofiks pret Kačānovu, mēģina tikt garām, neizdodas, tomēr bumba saglabā. Piespēle Pauļum, tā šķiet, ka pat bija sitiens, tomēr bumba. Savens, kas viņa dubra spēlē, Savens tiek garām. Kozačuks, par piespēles ulokumā, Zīļs pāri vārtiem, lūk arī pirmais moments. Laba Kozačuka piespēle no kreisā flanga. Projām ir rezultāts 0-0. Pirmā pusfināla spēle, Ventspils savā grupā. Bīstam piespēlēt Timfeju izpildījumā. Zīļs mēģināja pārmest bumbu pār Vārenko. Ar galvu Rečickis pret Pauļu. Klimāvičs, Kārkliņš, tas varbūt bīstam, Kārkliņš sit. Tālējās tur ir liels sidiens nedaudz pāri vārtiem. Suhanovs centrēs. Stos tur Dubra līdz mūnē teiks sidiens pa vārtiem. Un nedaudz pāri vārtiem vēlreiz sita. Šķiet, ka tas bija Turkovs. Rīgas Daugavā visu spēlētāji. Ganīs visu spēlētāji solokumā, vienīgi Kārkliņš ir flangā kopā ar Timofejevu. Atbild Tofiks pret Kačānovu. Iet uz vidu, Kozlovs ieskrienas solokumā. Ahmets joprojām piespēlē Žatkinam solokumā. Oļas piespēlē gar vārtiem Turkovam. Un vārti 1-0. Ventspils izvirās vadībā pēc Oļega Žatkina piespēles. Vaičuli apsteidz Danils Turkovs. Oļegs šķiet, ka arī nedaudz savainojumu guvis šo piespēles laikā. 1-0, Ventspils labā, Danils Turkovs. Turkovs. Bīstams, vēl viens bīstams moments Ventspilī. Uzbrukums nav beidzies. Mukins. Tālāk piespēle un 2-0. 2-0. Mukina piespēle un pielaboja, kurš tas bija. Nē, Tīdenbergs tas nebija, tas bija Vladislavs Kozlovs. Ventspils Rīgas Daugava 2-0. Tas arī nopietns pārsvars, ļoti nopietns. Lūgums netiek apmierināts. Mans ieskrienas sidiens un Vārenko glābi zem vārtu pārlikņa, tomēr vairāk vārtiem pa vidu.
Mums zaudē Savēns, bīstami, var izveidot bīstami mans, apgriežas, mēģina sīst, bet mums atlaiž pa tālu, uzbrukums turpinās, Kozarčuks sitiens, tuvajā augšējā stūrī, tēmēji netrāpīja, nedaudz pāri. Mukins, prasa piespēl Kozlovs, solokumā, Kozlovs pilnīgi viens, Kozlovs, piespēl gar vārtiem, bet virsū aizsargam, šeit bija Mihaģukam, piespēl Grebim, Grebis te garām Dubram, Grebis sitiens, virsū Meļņčenko. Savēns Kārkliņam, Edgars 1-2, Savēnam piespēl solokumā, Savēns sitiens. Sitiens tika bloķēts, bet bumba paliek. Pagaidām nav neviena otra. Piespēl solokumā, Savēns netiek pie bumbas, Kārkliņš sitiens pāri vārtiem. Kas par iespēju Kārkliņam, kas par iespēju? Mūrī 4 cilvēki. Savēns ieskrienas, sitiens. Tieši mūri un rikušais un vārti, Mants Savēns, 4. vārta Ziemas kausā. Vai būs brīnums, vēl viena vārta ir vajadzīga, tad atgriežas intriga. Savēnam sitiens nesnāca, stipri šaubās, ka viņš bija domājis šādi rikušai, tad kādam trāpīja sitiņā bumba pa galvu. Piemānīja Meļņčenkā, kurš jau bija pārvirzies uz savu labo stūri, bet... Un tomēr spēle beigusies. Otrs iespējas izglābties Daugavai nebūs. Spēle beigusies, Ventspils uzvara 2-1, Ventspils iekļūs Ziemaskausa finālā, kļūs par pirmo finālistu. Tācija, ka viņi tiek gaidīti atpakaļ. Cits tāds par Ruslandu Mingāzovu, kurš ir rezervē. Viņš, ja nemaldos, pirms pusotras nedēļas atgriezās Rīgā. Nākamā reize paredzēts Rīga-Stambula, pēc tam Stambula-Osaka. Trešdien notiks pārbaudas spēle Japānas pilsētā Kobē. Sitiens garām vārtiem. Šķiet teicās, ka ja viņam būs labs variants, viņu laidīs projām, tāpat kā Aleksandru Fertovu, kurš ir pāraudzis virslīgas līmeni un noteikti vēlas mēģināt spēkus ārzemēs. Īpaši vajadzētu uzsvērt arī tāpēc, kā minēja, Laugas ir jaunais Daugavas direktors. Laugas iepriekš strādāja Gulbenē. Viņiem paredzamais datums, uz kuru varētu tik pārstāt spēli, ir dienu pēc, nākamajā dienā pēc viņu pašu pārbaudas spēles. Centrējums. Un atceries no vārtiem šeit līdz bumbai tika Adrians. Tikko tiek nozīmēts 11 šodienas uz Skondo vārtiem, to izpildīs Sokolovs un 1-0. Daugava izvirās vadībā, vārds guļ Jurijs Sokolovs. Noteikuma pārkāpums tika fiksēts Skondo vārtsargam Dmitrijam Grigorjevam, kurš arī tika pie dzeltenās kartītes. Atvainojamies par iepriekšējām tehniskām problēmām. Skondo halā tādas laikam gadās, uzreiz vēlamies atvainoties, ja pazūd kādreiz skaņa. 1-0, Daugava vadībā. Praktiski spēle bez momentiem, tomēr pa spēles laika. Lūk, ir izveidojies labs moments, 1-1, Mauricio, 1-1 un aizsargs bloķē lieliski spēlēja Matijas. Kāds varēja būt par iespēju Daugavai? Vajadzēja būt 2-0, tomēr Matijas teicam laboja savu kļūdu, izklupienā bloķēja sitienu. Viņš atgriezās no U21 lases, piedalījās aizraudzības kausā centrā. Šeit varbūt moments jau un 2-0, Mauricio, 2-0, pārcēla bumbu pāri Grigorjevam. Tālajā stūrī 2-0, pats puslaiks sākums. Un jau Skonto ļoti grūtā situācijā nonākusi. Mauricio šie, nemeldos, jau ir 3. vārti. Ja viņš tiešām bija tas, kas Ilūgas sastāvā spēlēja kā Baba Gita, tad viņam vēl pa 2 vārtiem vairāk. To gan neapgalvoja pa 100% pārliecību. Uzbrukums Jermolājevs, ieskrienas Mauricio, Jermolājevs paciet uz vidu, varbūt citīs Jermolājevs sit tālajā stūrī, ļoti tuvu gar pašu vārdu stabu. Vēl viens labs moments. Pirmajā puslaikā Zimanovs krīt, taču silpi klusē, Skono pretuzbrukums, Šabala ar bumbu, kreisajā flangā Mingāzos pilnīgi viens, viņu arī ierauga Ruslans Mingāzos. Ruslans ar bumbu var neveiksmi uzņēma, bet 1-2 ir vārti Ruslans. 1-2 Skonto, viens vārds atgūst tikko pēc sarkanās kartītes. Ruslans Mingāzos ļoti labi atsazās savā flangā, vēl labāk viņu ieraudzīja Šabala. Vakardien bija ļoti līdzīgs moments, kad varēja tā izspēlēt Ventspilnieki. Rīgas Daugava, bet spēlēs netika ieraudzīts un pretuzbrukums netika izmantots. Šeit Šabala lieliski ieraudzīja, iedeva laicīgi piespēli, lai gan pirmais pieskāriens tā mums bija Pahara laikā, Pērtīs laikā pirmais mažos nebija. Pēc Žonsas bumba bija moments var izveidoties un vārti 3-1.
laba Petersona piespēle, kurš vārds guva šeit Jermo Lājevs. Bija Nīnelas pārsvars, Skondo tomēr atkal ir 2 vārtu pārsvars Daugavpilī un atkal ar iznaikiem būs ļoti grūts uzdevums. Vajadzīgi vēl viena ātri vārti. Ruslan, uzdevums ir tev šoreiz. Turno pa pirmām spēlēm Skondo un Ziemaskausā. Šāds pret Osipovu. Pieslēdzas Daugavas spēlētājs, piespēlēja ar vārtiem. Petersons laba pozīcija bija Petersonam līdz vārtiem kādi 8-9 metri pāri vārtiem. Spēles finālā es tam īpaši nebūtu ticējis. Daugavpils bija ļoti vājā formā, tieši sportiskajā formā, un varēja būt 4-1 lieliski iespēja. Glābja Grigorjevs, spēlēt, maina malu Simonovs, centrējums, Simonovs, Pols neveiksmīgi spēlē, Petersons pastābu! Un tāiet Grigorjevs ofensīvu vajadzētu taisīt Skonto, taču notiek tieši pretēji. Skonto ir iespējas laukuma pusē Radevičs, Grigorjevs, tas diez vai, ka bija sitiens no Radeviča puses. Lūk piespēle Zaicevam, Zaicevs tālāk Migāzovs labā pozīcijā pieprasa pendeli, šeit viņu iegrūda mugurā, Migāzovs prasa pendeli, Silpe klusē, Savčenkovs, Maksimenko, Intars Stuglis sit pa vārtiem, ciens bloķēts, Ličickis pāri vārtiem arī ļoti labi iespēja Polim. Pēc rikušēta bumbu atlecis tieši Polim pa sitienam. Migāzovs, laba izspēle, Zaicevs ar bumbu, ielauž solokumā, Zaicevs sitiens nedaudz pāri vārtiem, lielisks iespēja Zaicevam, centrējums, Stuglis, joprojām Elvis, Migāzovam, Ruslans tiek nogās jau 11 metru sodstiens. Šeit bija 11 metru sodstiens, no manas skatu punkta tā arī izskatījās, ka ar ceļgalu viņu nobloķēja. Viens no aizsargiem arī brīdinājums Adrianam, viņš gan rāda, ka ir bijis nevainīgs, neko nav darījis, tomēr, manuprāt, pendeli bija. Treimans arī nelicinoties norādīja. Tik pagaidīts, ka man Adrians noiet no lauka, un šo arī atstājas beidzot Silpe. Siņīcīns, ieskrienas un 2-3 Skonto, viens vārds atgūst. Iespējams, vēl kāds laiks ir šeit, jau cīņa par bumbu, Vačaks tiek nogāsts. Diezgan asi Zaicevs nospēlēja. Tiesnes Ants Reimans gan to nepievar acis. Šeit ir incidents Zizeļos. Tieši aizrāda Zaicevam, vēl viens asi incidents Skondo spēlē. Zizeļos pret Zaicevu, pēc arī pārējie spēlētāji. Arī šoreiz gan kautiņa nebūs tāpat, kā Rikards Savens Iesta samazināja pārsvaru. 1-2 uzreiz skanēja beigu svilpi. Zizeļevs ar bumbu. Migāzovs, Skondo mēģina presingot. Bumba saglabāta. Sokolovs. Piespēlēt pa gaisu. Siņīcins uzvar divciņā. Un arī beigu svilpi ir skanējusi. Daugavpils nosargā uzvaru 3-2. Pusfināla aizvadīta arī cīņā par 5. līdz 8. vietu. Ilūks CNSS smagi zaudēja futbola klubam Jelgava, bet futbola centrs Jūrmala mača izskaņā uzvarēja sporta klubu Liepājas Metlurgs. Līdz ar to finālā spēlēs futbola klubs Ventspils ar Daugavpils Daugavu, bet par bronzu cīnīsies Skonto ar Daugava Rīga. Savukārt par 5. vietu spēlēs futbola klubs Jelgava un FC Jūrmala, bet par 7. vietu spēlēs Ilūks CNSS un SK Liepājas Metlurgs. Mīliet futbolu, skatieties un fanojiet pa savu iemīļoto klubu. Lai vairāk pārdzīvojumi būtu uz tribīnēm, jā, pārdzīvojumi un atbalst savas komandas, jā. Nu, ko veiksmīgi sezonu, jā, godīgas cīņas novēlu, jā, un agresīvu un skatāmu futbolu.